Mums ir liels pārbaudījums, par to daudz ir runājuši. Mums nāk priekšā pēc gada lielās vēlēšanas. Un te ir daudzām vienkārši. Mēs varam kāpināt un ļoti savu panākumu, ja izdarīsim visas šīs procedūras it kā formālās lietas neformāli pareizi, bet mēs varam arī paklupt uz šīm reorganizāciju atmiņiem, mēs sāksim skaidrot, kuram ir lielāka nopelna. Vēl viens iemesls, kāpēc mums noteikti ir, mēs esam izsmēluši limitu strādāt pašiem. Es zinu, ka šeit ir zālē cilvēki, kas ir nākuši un runājuši par to, ka mēs esam stipri, mums, lai citi pievienojas, ka mēs esam to lielākos smagumus nesuši mīļie. Tā nedrīkstam mēs domāt. Mums ir tik daudz darāmā priekšā, ka mums vajag skatīties uz sabiedrotajiem, nevis jau mērīt nopelnus. Mums ir tikai avansi, mums vēl viss ir priekšā. Neņemiet ļaunā, mūsu lozungs uz nākošo Saeimas vēlēšanām ir kļūt par lielāko valdošās koalīcijas frakciju. Atcerieties, ja bija runa par Rīgas domas, vai citviet mums bija plāns kļūt par lielāko saskaņas centram. Lielāko frakciju valdošā koalīcija. Mēs to esam izpildījuši. Par Rīgas lietām runāsim atsevišķi, tāpat kā domā, mēs runāsim arī par Rēzekni, par citām vietām, kur mums ir gan panākumi, gan arī vēl daudz neizdarīta, un arī kļūda. Bet mums varēja būt arī labāks rezultāts arī uz Rīgas domu, uz Eiroparlamentu, mums varēja būt labāki rezultāti daudz vietu, ja mēs nebūtu izdarījuši tādas kļūdas, kā, piemēram, individuālā sacensība, kura bieži gāja pāri malām, viņa gāja par sacensību ārpus jau, teiksim, statūta regulējuma, un es nemaz nerunāju par ētikas normām. Jūs visu to labi zināt. Par to mums būs jācīnās. Es ļoti ceru, ka mēs izdarīsim šodien izmaiņas revīzijas komisijā, un mēs viņu spēcināsim, un viņi būs tā, kas neatkarīgi no ranga skatīsies uz pirkstiem, uz mēli, kurš kuram ir sarunājis, un lai mēs turpmāk būtu ieturētāki un draudzīgāki. Tālāk, bet tam šai individuālajai sacensībai ir arī sistēmiska problēma. Mēs, diemžēl, esam līdz šim sacentušies starp partijām. Un šī sacensība tā vai citādi, kas ir logiski, es arī neesmu bez grēka, es arī turēju īšķi un gāju uz priekšvēlēšanu kaut kādiem pasākumiem, vai kur izteicos vairāk domāt par TSP biedriem. Tas it kā ir normāli, bet viņš arī vienlaicīgi radīja šo individuālo sacensību ne tikai starp partijas biedriem, partijas atsevišķu partiju pārstāvjiem. Ir tādu daudz recitīvu, viņi ir diezgan skaļi. Gan Eiropas vēlēšanu sakarā, gan arī Rīgā, gan arī Rēzeknē, kad atsevišķas partijas izplatīja savu kandidātu sarakstus ar krustiņiem. Bet tam ir arī šī apvienības režīma sistēmiskais provokatīvais raksturs. Tāpēc vienoties vienā partijā, mēs, manuprāt, būsim disciplinētāki, mēs varēsim atklātāk runāt viens ar otru, nevis caur partijas vadībām. Es ceru, ka tad arī varbūt arī tam ir arī prevencijas raksturs, mums varbūt arī nemaz nevajadzēs to darīt, viss ies savā ceļā. Tautas saskaņas partija ir sākusi attīrīšanos, kura varbūt politiski nav īpaši gudri, kad ievēlētus cilvēkus no, kā tas bija Daugavpilī, Salaspilī, Jūrmalā, teiksim, mēs slēdzām no partijas ārā, bet patiesībā te ir dziļāka problēma. Mums jau nebija variantu, jo šķirties vai likt vai nelikt sarakstā uz pašvaldību vēlēšanām cilvēkus, tas bija nodaru jautājums. Un tur, kur nabaga mums domē un valdē nācās slēgt cilvēkus deputātus, jaunievēlētus deputātus ārā, tas tikai pierāda, ka nodeļas attiecīgi nav nostrādājušas, ne tikai veidojot sarakstu. Protams, arī centrālā valde ir vainīga, aizvainīgs, protams. Un es domāju, ka mums visiem jādomā nevis, lai šodien atrast grēkāšus, kas ir pieļaujuši tādu situāciju. Mēs esam bijuši pārāk labi, esam domājuši visu laiku, gan jau vēlāk pēc tam, ka tikai, ja mums parādās kāds ļoti jauks un aktīvs, enerģisks cilvēks, mēs viņam piedevām nepelnību, mēs viņam piedevām ļoti daudzas lietas, kuras
par kurām nerunā, bet dot pretī, jā, teiksim, fiziski. Mums tas ir ar ētiku, mums ir bijušas problēmas, bet mums ir iespēja ņemt varu. Es piekrītu Aināram Šleseram, mums tāda iespēja ir faktiski to mūsu konkurenti un opozicionāri, viņi to runā par to nemitīgi. Tad es aicinu padomāt un piekrist. Mūsu mērķis ir būt lielākai frakcijai valdībā, valdošajā koalīcijā pēc 10. Saeimas vēlēšanām. Lai to izdarītu, mums jābūt integrētiem iekšēji un mums jāiet plašumā. Nedaudz par fonu, kāds mums ir. Tātad tā saucamie labējie Kristovska kalnieši, kas būtībā reinkarnē jauno TBLNK ideju, viņi izdomājuši, ka viņi var kaut kā pa jaunam locīt vārdus krievināt. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ar viņiem debatēt, jo ir PCTV biedri, kas ar to vien nodarbojas, kā mašojās ar dobeli, te ir jauni. TBLNK, lai viņi to būtu darījuši. Bet ko es gribu, teiksim, sveicināt viņus integratīvajā procesā? No vienas puses, paldies viņiem, ka viņi atrod un saskatā, ka mēs kļūstam stiprāki un gatavi pret mums cīnīties. Līdz ar to, ja pretinieki mūs atzīs par stipriem, mums nevajadzētu demonstrēt vāriem. Par to ir tā nevajadzētu skumt. No otras puses, žēl, ka viņi nodarbojās savu raksturīgā manierē. Viņi jau uzreiz pasludināja, ko nekad viņi nesadarbosies un pret ko viņi cīnīsies. Tādā veidā ne tikai mums, kas man, teiksim, tā nevisai patīk, liedz domāt un sašaurina manevru iespējas. Jo, ja viņiem mums ne, mēs ar viņiem arī ne. Bet arī viņiem pašiem tas ir dikti neizdevīgi, jo pat šodien strādājot Saeimā ir maz tādu lēmumu, par kuriem var vienoties valdošā koalīcija. Un tā vai citādi saskaņas centra lielā frakcija, viņa bieži vien izšķir jautājumu virzību vienādi vai otrādi. Tīri no politiskā, teiksim, manevra viņiem diez vai tas ir gudri un diez vai tas ir izdevīgi mums. Mums arī viņi neko citu neatstās, kā veidot savus priekšvēlēšanu blokus un veidot tik cieši, cik tas būs nepieciešams, lai realizētu šo mērķi, kļūt par lielāko valdošās koalīcijas frakciju. Tātad mums vēl šodien noteikti vajadzētu noklausīties un dot impulsu vēl divām lietām. Gatavot mūsu pienesumu valsts programmai, uzsveru ne partijas, bet valsts programmai, izejot no stāvokļa ekonomikā un visās citās saistītās sfērās, ko mēs saucam vai par diškibeli vai par krīzi, citi vēl lamājoties, izsakāt to, bet no tā stāvokļa, kādā mēs esam pēc 20 gadiem, gandrīz 20 gadiem neatkarības valsts esam nonākuši. Mēs strādājam pie tā jau labu laiku, mums strādā eksperti no tālās Amerikas, Eiropas, no citām valstīm. Par to ziņos mūsu kolēģi, kā viņam sokās, iegūs es jau teicu, Dainis Zelmnis, Aleksands Gapoņins, Kārmans Strasts. Mēs jau sen strādājam režīmā ne tikai TSP, bet aicinām arī tās partijas, kas ir apvienībā, viņu cilvēkus, bet arī implantējam savus meklējumos no citām partijām cilvēkus un arī bezparteiskos. Mums ir svarīgi atbildes, kā iziet no stāvokļa, kad mēs atrodas nevis tas, ka noteikti tas būtu tāds gudrais vai labais tautas saskaņas partijas biedrs. Bez vērtību skalas iet uz priekšu uz nākušām vēlēšanām nevaram. Mums ir jābūt šodien lūdzu paskatieties to deklarāciju par vērtībām. No tā izies mūsu ideoloģija, mūsu tālākā programma, ko mēs gatavosim, par ko mēs diskutēsim strādājot jau, teiksim, vienotā režīmā. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, bieži nav tik svarīgi, ko mēs paši domājam par sevi, svarīgi kāds imičs ir, teiksim, ko domā vēlētāji, ko radījuši bieži žurnālisti, vai mēs paši dažreiz tādās it kā nesvarīgās detaļās esam pieļaujuši. Bet šoreiz ir svarīgi mums pašiem identificēt, kas mēs esam, lai tālāk kustētos uz priekšu un būtu arī ideoloģiski monolītā. Uzsveru ne tikai organizatoriski, tur daudz problēma, arī ideoloģiski monolītā. Lai ne tikai mēs paši, bet arī mūsu partneri, kas grib mums vienoties, lai viņi zinātu, ar ko viņi un ar ko ir jārēķinās. Tālāk, es jau tūlīt finišēšu. Es tikai dažus vārdus par pašvaldību vēlēšanām. Es
Es sagaidu, ka šodien runās Nils, runās Nikolais, no Rīgas domas vadības citi runās par to. Es sagaidu, ka Rīgas nodaļa izteiks savus priekšlikums, kā veidot labāk darbu. Es domāju, ka arī no citviet mums būs stāsts un strīds, kuru mēs te mēģināsim veidot priekš kopīga darba ne tikai tajās konkrētajās vietās, bet arī teiksim, priekš visas partijas un pa visu Latviju. Redziet, no vienas puses mums ir veicies, mums ir liela avansēta uzticība daudz vietu Rīgā, kas ir īpaši jūtami. Mums ir mērs, izskatās viņš labi, izskatās viņš nesliktāk kā pirms vēlēšanām. Un tas tandēms, ko viņi ir atraduši ar Aināru Šlesaru, ir gaužām labs veiksmes stāsts uz šo brīdi. Tas, ka Ainārs pats atkārtoja nevis, sarunu reidā pats tiekāpās un piedāvāja Nilam kļūt par mēru, tas liecina, ka ar Aināru Šlesaru un vismaz kā cilvēku var un vajag sadarboties, un viņš augstu vērtē partneru viedokli, iespējas un neiespējas. Bet, ja runājam tālāk, tad atkal, protams, pozitīvi ir tas, ko es arī varu apstiprināt, ko teica Ainārs Šlesers, ka sazobe starp frakcijām Saskaņas centra un LPPLC kolēģiem ir ļoti liela, viņi strādā kā viens vesels. To es jūtu, tas ir ļoti labi un ļoti veiksmīgi. Bet, kolēģi, pirmo reizi kopš neatminamiem laikiem Rīgā vara paīstam mainās. Es uzsveru, nevis ir mainījusies, bet mainās. Pēc vēlēšanām nekas jau nenotika, tikai jauni deputāti, bet visi ierēģi palikuši ir tie paši, lielā mēdā pēc tam notiek šī pārmaiņa, kas nebūs ātra. Es aicinu visus drusku būt pacietīgākiem. Arī man bieži paspildu pa kādam vārdam, Nilam, Nikolajam, kur ir dot rezultātu, nav laika un tā tālāk. Bet es gribu, lai mēs visi ar sapratni izturēties pret viņu iespējām. Ir jābūt gudriem. Varu nevar iemācīties ne no filmām, ne no grāmatām. Varas instrumentus iemācās cilvēki, strādājot varā, un nevar iztikt bez iepriekšējo, bez jau šo te citu varas partiju pārstāvjiem. Svarīgi ar kādiem un kādā veidā. Par to ir cits stāsts. Es domāju, ka kļūdu angažējot gan no bijušajiem tautas partijas cilvēkiem savu padomnieku loku, gan sadarbojoties ar citiem bijušajiem, vēl tagad strādājušiem ierēdņiem Rīgas domē, kā tas arī citu vietu, Reizeknē un citur, es domāju, ir pareizs solis. Tikai vajag nevis atdot varu, bet pārņemt savu sadarbību ar viņiem. Lai tas, kādā veidā to izdarīt, vislabākais veids ir nemitīgi strādāt ar nodaļu. Arī Rīgas deputātiem, tāpat kā daudz vietu, notiek problēma suverenizācija. Deputāts uzreiz viņam sāk likties Rīgas domas, vai tas bija Jūrmalā, sāk domāt, ka viņš uzreiz pēc ievēlēšanas ir kļuvis gudrāks, un viņš uzreiz grib pats realizēt. Tas ir ļoti labi pašnovērtējums, politikā ir ļoti svarīgs ambīcijas tāpat, bet ja nebūs sazobes ar partiju, ar nodaļu, būs tikai konflikti un nekā laba nebūs. Būtu labi, ja nodaļās veidotos pa nozarēm, pa segmentiem, ne tikai Rīgā, visur, kur mēs esam daudz, kur pievērst. Veidotos tādas komisijas, kur aicināt iekšā ne tikai savus partijas biedrus, bet arī speciālisti no citurienes demonstrēt, ka mums nav vara priekš piedodiet kaut kādu labumu meklēšanas, bet mēs gribam strādāt iedzīvotāju pilsoņu, iedzīvotāju labā, rīzinieku labā, ja ir runa par Rīgu. Daži piemēri, kas ir it kā sīki, bet parāda, ka tur jums kārtības nav. Kalpagara piemineklis. Tā bija tīrākā veida provokācija, kad Rīgas domas opozīcija sevis kontrolētu ministriju, iesniedza provokatīvu papīru, un kādi jūsu ierēģi uzreiz sagatavoja, un jūs tam ļāvāties, sākās sarakste, kurš tad novāks, kuram atradīsies tie 20-30 lati mēnesī priekš
pēc pasākumu sakopšanas. Mīļie, tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Cilvēki bieži vien no tādām it kā niekiem veido kopskatu. Tā nedrīkst darīt. Es jums liktu priekšā izanalizēt, kāpēc tas tā ir radies un nepieļaut. Kļūdas būs, bet nevajag viņus atkārtot. Vai nebūtu pareizi Rīgas domniekiem, valdošai koalīcijai paņemt, paskatīties vispār par visiem pieminekļiem, kas ir Rīgā, un pārņemt neatkarīgi no tā, kā viņi tiek kopti visus savā pārliecībā. Visus. Vai nebūtu pareizi tagad, kad diskusija ir par, ja runājam par īpaši jūtīgo nacionālo jautājumu, tieši es runāju par latviešiem, pats būdams latvietis, kāpēc jūs nevarētu paņemt šajā krīzes periodā un pārņemt lielāko daļu grūtību par tuvāko dziesmu svētku organizēšanu, lai viņi būtu vislabākie? Kāpēc visu laiku tiek runāts, ka no 10 skolām 9 ir Krievas skolas un Krievas Ušakovs ir slēdzis 90% no slēdzamo skolu? Kur ir papīros, ciparos pierādījumi, kurus es dzirdu un zinu un es varu atbalstīt, ka tik tiešām Rīgas doma ir demonstrējusi vienādu attieksmi pret visiem rīzniekiem, skolotājiem, vecākiem un bērniem. Vienādu. Kāpēc daudzās informatīvajās telpās notiek šī faktu izgrozīšana? Vai tad tā nav? Bet lieciet galdā, dodiet šos pierādījumus. Nav vajadzīgs. Tas arī ir svarīgi arī visiem citiem, tiem, kas skatās uz Rīgas domu caur televizoru, radio un masu medijiem. Mēs visi gribam zināt, ka jūs rīkojaties pareizi un lūdzu pierādiet to. Katreiz pamatojiet. Ir jau labi, ka gan ar skolotājiem, vecākiem, gan ar bērniem Nils visu vasaru brauca, un viņiem visiem gāja, runāja un stāstīja un pierādīja pašiem tiem, uz ko tas attiecās. Ka tas ir godīgi.